Labvakar! Es esmu Gatis Mornieks un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības Firmas noslēpums. Šajā raidījumā piedalās cilvēki, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem. Kā to izdarīt? Tas daudziem no viņiem ir noslēpums, kas jāatklāj. Mēs palīdzēsim to izdarīt. Iepriekšējos 4 raidījumos mēs uzzinājām 8 biznesa ideju autorus, kas turpina cīnīties par pirmo investīciju savam biznesam, un tie ir tieši 10 000 latu. Bet tagad viņiem jāķers klāt pie biznesa plānu pilnveidošanas un jāpārliecina žūrija, ka viņiem ir ne tikai laba ideja, bet arī uzņēmēja gēns. Skatāmies! Spēles dalībniekus vērtēs uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs Mārtiņš Labāns, SEB bankas lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kārlis Danevičs, oriģinālās velokafejnīcas Mīt idejas autors un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Vaitekuns, vairāk uzņēmumu dibinātājs un īpašnieks Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu investīciju piesaistes eksperts Jānis Volberts. Šajā un nākamajā raidījumā uzzināsim, kā sacensību dalībnieki attīsta savas biznesa idejas. Tiksimies ar viņu ģimenēm, draugiem, biznesa partneriem un citiem cilvēkiem, kas viņiem palīdz, kas viņus iedvesmo, dod padomus un reizēm arī kritizē. Dalībai nākamajā kārtā žūrija izvēlēsies 6 topošos uzņēmējus. Šodien raidījumā uzzināsiet, kā savas idejas attīsta Kristiāns Līcis, kurš riteņbraucējiem piedāvās iegādāties velosignalizāciju. Darat kaut ko, zvanat lūdzu policijai! Nikolais Romaņenko, kura biznesa ideja ir veidot gaismas izrādes ar lidojošiem robotiem. Mēs iztaisīsim šo šovu. Mēs to varam. Oskars Putniņš, kurš vēlas pelnīt naudu pārdodot reklāmas laukumus bezmaksas planšetdatoros. Prieks jūs klāt redzēt. Un šīs brilles man ir daudz pa mazu. Un Antons Stepanovs, kurš vēlas ražot koka brilles. Kristiāns Līcis iecerējis ražot velosargu ar signalizāciju. Tiklīdz zaglis centīsies pārkniept drošības trosi, velosargs radīs skaņu, kas piesaistīs apkārtējo uzmanību. Tūlīt bļaus, ja? Pietiekoši kaitinoši un pietiekoši skaļi, lai pievērstu uzmanību un lai cilvēki paskatītos un arī ar laiku zinātu, kas notiek un mēģinātu pārtraukt to zādzību. Pagājušā kārtā Kristiāns bija soļa attālumā no tā, lai viņam sacensības būtu beigušās. Tomēr 2 sacensību dalībnieku duelī viņš spēja pārliecināt žūriju, ka viņam ir uzņēmēja gēns. Es par savu personīgi lielāko sasniegumu uzskatu iepriekšējo darbību. Pirmais līgums, kas tika parakstīts, pašlaik vēl tā sadarbība ir par aptuveni 100 000 eiro. Šodien Kristiānam jāpārliecina žūrija, ka viņš zina, kā noorganizēt velosargu ražošanu un ka viņš spēj saražot savu produktu plānotajā apjomā. Žūrija sagaida, ka Kristiāns būs spēris arī nākamos soļus sava biznesa attīstībā, bet vispirms Kristiāns stāsta par to, kā radusies velosignalizācijas ideja. Vispirms bija dziņa uzsākt biznesu, pēc tam personīgas pieredzes rosināta ideja. Es dzīvoju kopmītnēs. Un man velosipēdu nozagājis durvīm 3 metru attālumā. Nosargāt velosipēdu ar signalizācijas troksni, izmēģināt spēkus pieprasīta produkta izstrādē un spēja to pārdot, un galu galā darīt to, kas pašiem patīk. Šī motivācija dzen uz priekšu velosarga komandu. 2 inženieri un pārdevējs viens otru satikuši un pudu sāls apēduši kopīgās studijās un darbā. Es domāju, ka mēs esam ļoti spēcīga komanda, jo mēs varam, principā, Kristiāns var pārdot jebko, un mēs par jebko varam uztaisīt. Lai gan dalība firmas noslēpuma sacensībā velosarga komandā atraisījusi papildu enerģiju, raidījuma žūrijas kritika ir šaubīga par velosarga dzīvotspēju, un šajā kārtā velosargs iespraucās ar lielām grūtībām. Es biju īstenībā šokā, tāpēc, ka likās bija, tā būtu skarbi teikt, bet likās, ka citas idejas bija tuvāk tā izbalsošanai. Bet galvenais secinājums bija, ka žūrija nebija sapratusi, ko mēs līdz galam veidojam, un ka ir kaut kas mazliet jāpamaina tā stratēģija, tas biznesa koncepts. Kopš pirmās darbības dienas velosarga komanda strādā Latvijas Universitātes biznesa inkubatorā.
Tā ir iespēja gan izmantot telpas, saņemt konsultācijas un uzklausīt savu ideju vērtējumu. Kristiāns ir viens no jaunākajiem inkubātoru dalībniekiem. Viņam ir tikai 21 gads. Nav par zāļu. Es uzskatu vispār, ka ar uzņēmējdarbību jāsāk nodarboties ar jauniešiem vai pat bērniem 11 gadu vecumā vai pat tūlīt pirms 10 gadu vecuma, jo veiksmīgākie uzņēmēji pasaulē, viņi ir sākuši savu biznesu jau bērna gados un vēlākais 11 gados. Kristiāns ir pārliecināts, ka uzņēmējdarbības vilcienā ir jau iekāpis, lai gan savu īsto vietu vēl meklē, un ir tajā uz palikšanu. Viņa mērķis – finansiāla neatkarība, kļūšana par investoru un jaunu biznesu atbalstīšana, un pats galvenais – interesanta dzīve. Tā kā biznesa kļūst par dzīvi man jau tagad, ka es eju gulēt un ceļos ar savu biznesu. Un es no tā nebaidos, man tas tieši patīk un liekas ļoti interesanti, ka atšķirībā no citiem cilvēkiem, kur iet katru dienu no rīta uz darbu un vakarā nāk mājās, kad es sēžu līdz 9, 10 un strādājam, mēs taisam un ir visu laiku interesanti. Gatavojoties 3. kārtai, Kristiāns un citi sacensību dalībnieki apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kur uzzināja par iespējām, ko aģentūra piedāvā topošajiem uzņēmējiem. Par dažādām atbalsta programmām, finanšu piesaistes iespējām, eksporta iespējām, biznesa inkubatoriem un Eiropas Savienības struktūra fondiem. Konsultācijas un atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā var saņemt tik viens topošais, kā arī jau esošais uzņēmējs. Sacensību dalībniekiem ir iespēja saņemt arī mentoru, pieredzējušu uzņēmēju konsultācijas. Kristiāns lūdz padomu uzņēmējam un Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējam Uldim Cimdiņam. Viens no variantiem palika viņiem pārdomām, kas tad ir tas, pēc kā visvairāk ilgojās velospēdu īpašnieks. Vai viņš ilgojas pēc tā, lai ir ierīce, kuru zaglim ir ļoti grūti nozagt, vai savukārt ir ierīce, pēc kura ļoti labi var atpazīt, ka viņš ir kāda velokluba biedrs, kā piemēram, teiksim, ja viņi kā savu veidu biedrība, tad biedrs aizsargā biedru, un tas citreiz varbūt strādā daudz efektīvāk nekā nopietna un resta dzelzs ķēde. Tikšanās ar mentoriem devusi Kristiānam un viņa komandai ierosmi mainīt savu biznesa koncepciju. Kopš pēdējās reizes, kad es biju šeit, mēs esam strādājuši dienu un nakti, lai būtu kaut kas, ko jums parādītu. Kas tad notiek aizmugurē? Mans velospēds! Ko? Darat kaut ko, zvanat lūdzu policijai. Kāpēc jūs sēžat? Kāpēc tāda vienaldzība? Tāda ir tā vidējā latviešu attieksme, kas tā kā varētu domāt, ka varbūt neiesaistīties, varbūt kāds cits kaut ko izdarīs manā vietā. Un tāpēc es varbūt gribētu nodemonstrēt, kāda būtu tā normālā reakcija, tā sagaidāmā reakcija velospēdu zādzības gadījumā. Tad būs kaltiņš. Jā. Nu, davai. Uztaisim lielāku aplīti. Un 1, un 2, un 1, un 2. Lai pārliecinātu žūriju, ka Rīgas iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret riteņu zagļiem, Velosarga komanda veica eksperimentu. Mēģināja pilsētas centrā nozagt Kristiāna divriteni. Puišiem eksperiments gandrīz beidzās ar nokļūšanu policijas iecirknī. Viņi bija tik ļoti pārliecināti, ka tā ir zādzība un ka mēs viņus muļķojam. Un atnāca ar kameru cilvēku un atnāca vēl inkubātoru vadītājs mums palīgā skaidroties. Mēs 10 minūtes viņiem skaidrojām, ka mēs īstenībā nezogam riteņus, bet viņi tik un tā zvanīja policijai, atbrauca policija un, protams, palaida mūs 5 sekundžu laikā. Kā jūs redzējāt, Rīgas iedzīvotājiem īstenībā nav vienalga. Tāpēc velosignalizācija būtu ideāls risinājums, lai pievērstu apkārtējo uzmanību. Tas galvenais secinājums, pie kā mēs esam nonākuši, ir, ka mūsu signalizācijas stāsts nav par dzelžiem, bet ir gan par uzticību. Par uzticību metālam vai par uzticību saviem līdzcilvēkiem. Pieredzējuši uzņēmēju ieteikumi un pašu eksperiments nostiprināja puišos pārliecību, ka līdzās signalizācijai jāveido velosipēdistu brālība, kurai ir sava virtuālā pulcēšanās mājvieta. Lūk, kā tā viņu prāt darbosies. Tikko kā es esmu nopircis nesen savu Velosargas signalizāciju,
par to pastāstīju Twitterī saviem draugiem, jo kāpēc nepadalīties šādu lielisku pirkumu. Un Kaspars izlasīja šo manu tvītu un apskatījās Velosargas mājaslapā, ka noklausījās signālu. Viņš zina, ka tagad ir Latvijā jauna velosipēdistu draudzības kustība, jauna komūna, kas kopīgi pieskatīs viens otru velosipēdus. Kaspars ejot pieeju dzirdēja, ka tiek zākts velosipēds, un viņš piegāja klāt un uzņēma bildi. Aizejot mājās, viņš apstījās portālā, ka tiešām tajā laikā ir nozagts velosipēds, un viņš šo bildi augšuplādēja portālā. Vēlāk šī bilde palīdzēja notvert velozāgli un atgūt vēl 10 velosipēdus, ko viņš bija nozadzis. Kristiāna komanda ir izveidojusi arī iecerētā Velosarga korpusa prototipu. Lai varētu pasūtīt šos korpusus un saražot pirmās 500 iekārtas, kuras mēs esam plānojuši pārdot pirmās sezonas laikā, pirmā gada, ir nepieciešami 12,500 lati. Par šiem 12,500 latiem mēs varam saražot 500 šīs vienības, un pārdodot visu šīs vienības, mēs pilnībā atgūstam šo investīciju. Šitais ir tomēr tāds produkts, kas varētu aiziet, varētu strādāt forši, bet ja tā kā uzreiz sākotnēji par to zina pietiekams skaits cilvēku, kā jūs to sākumu panāksiet? Tas sākums, viens no veidiem, kā noteikti izplatīsies informācija, ir tā, ka būs šis draudzības portāls savienots ar Facebook un, draugiem. Kristiāns iecerējis Velosargu eksportēt. Iepriekšējā reizē viņam nebija plāna, kā ieiet citu valstu tirgos. Tagad viņš to plāno darīt, piedāvājot savu produktu interneta vietnē Kickstarter.com. Tajā pulcējas izgudrotāji un uzņēmēji no visas pasaules. Kickstarter ir milzīgs apjoms, kur mēnesī ap 1 miljonu lietotājiem. 1–2 miljonu lietotāji iegriežas, kas būs vēl viens no veidiem, kur mēs iegūsim atsauksmes. Tad mēs to visu uzlabosim līdz tādam līmenim, lai varētu nākamajā sezonā pievērsties nopietnākam eksportam. Mēs, protams, visu laiku attīstīsim pašu produktu. Varbūt nākotnē tā būs izsekošana ar GPS vai varbūt vēl kāda drošības lietas, kuras mēs vēl tagad neesam izplānojuši līdz galam. Vēl lieta, pie kā mēs strādājam, pilnīgi noteikti ir melodija. Tas, kas ir jāizstrādā, un lai viņš arī skanētu un būtu pietiekami skaļš, lai pievērstu tiešām uzmanību. Doma par to, ka cilvēki atpazīst konkrētu signalizācijas melodiju, to nesauksim par patentu, bet patiesībā mums ir nepieciešams pieteikt autortiesības uz šo skaņdarbu, ja mēs to tā varam nosaukt. Jā, protams, tas ir arī tas, ko mēs plānojam darīt. Vai tu esi izmērījis visu to ieguldījumu, kas tev vajadzīgs, lai tu to reāli dabūtu gatavu? Ne tikai to signalizāciju, bet visu apkārt, plus vēl mārketings. Tomēr uzturēt arī to kustību ar kaut kādu savu aktivitāti. Latvijas Universitātes biznesa inkubatoram ir atbalsts no pilsētas līnijām, kas ļauj uz pusi mazāku cenu nekā pārējiem izvietot reklāmas visos pilsētas trolejbusos, autobusos, tramvajos. Tas būs tas pirmais, kur mēs kaut kādu daļu no tiem 12,500 latiem ieguldīsim. Kādus procentus, 5–10, lai izvietotu reklāmu. Varbūt, ka mēs varam palūgt nākamo reizi precizētu peļņas zaudējumu aprēķinu, kura, arī algas iekšā jūs komandai un tādas citas izmaksas. Tas ir forši, bet, gribās... Cipariem jābūt apakšā pareizi. Kāds ir tas sadalījums starp uzsvaru uz pašu signalizāciju un uz komunu? Skaidrs, ka tā ir milzīgi pievienota vērtība. Jautājums ir, vai tā nenoēdīs lielāko daļu līdzekļu, un tāpēc peļņas zaudējuma aprēķins kontekstā ar šo te izvērsto ideju. Galvenokārt jau man patīk puišu apņemšanās realizēt to projektu. Tas, ka viņi tiešām ar darbiem pierādīja, ka viņi ļoti nopietni tai lietai pieiet, izstrādājuši prototipu, uzfilmējuši ļoti foršu tādu tā kā reklāmas rullīti. Man liekas, tieši tas ir tas, kas nodrošina biznesā panākumus. Nevis obligāti kaut ko unikāli izdomāt, bet tieši ar tādu ļoti mērķtiecīgu rīcību sasniegt rezultātu. Ļoti patīkami bija redzēt arī to pašu, ierīci, kā prototipiņu, jau kādu viņi varētu izstīties. Visā ziņā ļoti patīkams progress bija. Iespējams, viņam ļoti palīdzēja tā iepriekšējā raidījuma reize, kad viņš nonāca uz karstās līnijas. Nākamajā reizē Kristiānam jāparāda žūrijai finanšu plāns, kurā skaidri atspoguļots, kā viņa uzņēmums pelnīs un vai peļņa noseks ne tikai velosargu ražošanu, bet arī velo komunas uzturēšanu un, protams, vai uzņēmums saviem darbiniekiem spēs samaksāt algas. Neatbildēts palika arī jautājums, kā uzņēmums plāno veidot velosarga kustību citās valstīs.
Robotikas students Nikolais Romaņenko iecerējis veidot gaismas izrādes ar lidojošiem robotiem. Roboti būs ieprogrammēti noteiktu kustību veikšanai, un tiem būs piestiprināti gaismas avoti. Un kas ir pirmais mērķa klients? Piemēram, tas varētu būt Arēna Riga. Pārtraukuma laika tas varētu būt mūsu šovs, kad būs tās lidojošas mašīnas, kuri radīs ļoti skaistas figūras. Pirms Nikolais stājas žūrijas priekšā, ielūkosimies gaismas robotu tapšanā. Šodien mēs mēģināsim aizdegt šitas te LED lampiņas. Mēs rakstīsim uz datora kodu, lai šitas LED lampiņas spīdētu kā gaismāk vai tumšāk. Par šīs studentu trijotnes idejas pamatu kļuvusi viena cilvēka interese par divām ļoti atšķirīgām jomām. Nikolais studē divās augstskolās. Mācoties interjera dizainu, viņš cenšas padarīt pasauli skaistāku. Mācoties automatizēto sistēmu būvi, viņš cenšas saprast, kādas tehnoloģijas ļaus īstenot tehniskās idejas. Mans hobijs ir radiovādamas auto, lidmašīnas un viss, kas attiecas ar radiovādamo aparatūru. Man ir liela bauda no tā, kā es to vādu. Šoruden spēja domāt tehniski un vizuāli kļuva par pēkšņu apgaismības brīdi Nikolai pastaigā pa staro Rīga objektiem. Lidojošie roboti kā gaismas izrādes forma, tas ir tas, ko tagad apņēmusies īstenot Nikolaja komanda. Cilvēks pats par sevi ļoti mīl skatīties uz gaismu un kaut kas uz uguni. Viņam tas ir tuvs, ļoti tuvs, tāpēc es domāju, ka manai ideja ir liela tāda iespēja kļūst par labu biznesa ideju. Roboti spēja ne tikai izklaidēt, bet arī savest kopā pareizos cilvēkus. Interesi par vadāmām ierīcēm komandai piepulcējusi programmētāju Timuru. Viņš izstrādās navigācijas algoritmu, kas vadīs robotu kustību gaisā. Es strādāju daudzas kompānijas, un man tur nepatika, tāpēc, ka es saku, ok, mēs varam izdarīt tā un tā būs laikam gudrāk. Ne, Timurs, mums to nevajag. Okay. Un tāpēc es gribu sākt savu projektu, lai darītu tā, kā es to redzu. Es agrāk nekad nebiju saistīta ar gaisa iekārtām, ar robotu tehnoloģiem, kas sieviete. Tāpēc es ļoti daudz lasu informāciju, skatos uz iespējamiem konkurentiem, skatos, ko mēs varētu piedāvāt mūsu klientiem. Pagaidām vajadzīga jaudīga iztēle, lai iedomātos, kā šīs konstruktora daļas varētu kļūt par biznesu. Tomēr jaunieši tic, ka agrāk vai vēlāk tas notiks. Prototipu rāmis. Ļoti neskaists. Pašlaik tas ir galvenais mana dzīve, jo man tiešām gribas, lai mūsu ideja aizietu tālāk. Tāpēc es mēģinu veltīt visu savu laiku. Ko es gribu sasniegt? Lai mūsu šovs būtu ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, kā tāds par mums, lai par mums dzirdētu ārvalsti. Kā mums mēs gribam to šovu, ko taisa šie jauni cilvēki. Ja roboti nespēs uzminēt firmas noslēpumu, trijotne sola īstenot savu ideju tik un tā. Ok, mēs izdarīsim pēc 2 gadus, varbūt pēc 3, bet mēs to izdarīsim. Iepriekšējā tikšanās reizē kā viena no iespējamām gaismas izrāžu rīkošanas vietām Nikolais minēja Arēnu Rīga. Žūrija ieteica viņam noskaidrot, vai arēnas īpašnieki to atļautu. Mēs arī sakontaktējušies ar Arēnu Rīga, un mums viņa atbildēja, ka nav nekāda problēma, lai īstenotu mūsu un palaistu mūsu šovu viņas telpas. Tā skaita viņi iedos mums savas tīklas, drošības tīklas. Gatavojoties sacensību 3. kārtai, Nikolais vērsās pēc padoma pie Rīgas Tehniskās universitātes mentoriem. Šķiet, ka viņi nevisai labi izprot to tirgu, kuram viņi vēlās šo produktu piedāvāt, jo viņiem nav bijusi iespēja tajā tirgū strādāt. Tas ir diezgan liels mīnus. Līdz ar to mans ieteikums viņiem bija aiziet un pirmām kārtām parunāties ar cilvēkiem, kas varētu būt potenciāli šādu pakalpojumu pircēji. Mēs arī sakontaktējušies ar dažiem citiem svētku organizētājiem.
kuri bija ļoti iedvesmoti un ieinteresēti mūsu ideja tādā. Bet viņi nevar neko pagaidām teikt, lai viņi pirks vai ne. Pagaidām kamēr neieraudzīs jau kādu demo šovu no kādiem 5-10 robotiem. Jūs teicāt, ka tas maksās 2000 lati? Mēs arī ar cenu mazliet padomājam un Irina jums pateiks, jā. Mums bija bišķiņa citādāka cenu politika. Mēs izdomājam, ka sākumā, kamēr tas tehnoloģijas būs vēl tādas nelielas, bet mēs jau varam sākt, piemēram, rikot kāzus. Piemēram, tas attēlus gaisma. Tas varētu būt zemākas izmaksas, tāpēc mēs varam piedāvāt pa kādiem 100 lātiem, 150 lāti viss šovs, jo tur nebūs tik daudz robotu, tur nebūs tik daudz tas jaudas, tāpēc mēs uzsāksim ar mazo un attīstīsimies plašāk un plašāk. Mēs sagatavojam jums video no ārzemju analogiem, kur, lai jums būtu kāds priekšstats par to, kā mūsu tehnoloģija izskatīsies. Var tēlot NLO normāli. Jā. Biedēt cilvēkus pa pilsētu. Nikolais vērsās pēc padoma arī pie Rīgas Tehniskās universitātes profesoras, ekonomikas doktoras Elīnas Gailes-Sarkanes. Viņa izteica šaubas, vai gaismas izrādes būs Nikolai pamatbiznes, jo pieprasījums visticamāk būs neliels. Iespējams, gaismas izrādes būs tikai Nikolaja uzņēmuma mārketinga rīks, un lidojošiem robotiem būs jāmeklē cits pielietojums. Viena lieta, kas mums radās diskusijas laikā kā ideja paralēli, kā varētu izmantot šo te lidojošo objektu matemātikas stundās, ģeometrijas stundās. Tāpatās kā daudzus gadus atpakaļ bija izstrādāta interaktīvā tāfele vai trīsdimensionālā tāfele, kā viens no līdzīgiem projektiem. Tāpatās arī šeit var veidot dažādas gaismas figūras, kuras pēc tam skolniekiem varētu pietiekami atraktīvā veidā rādīt un stāstīt, kā veidojās ģeometriskās figūras un, mācību procesu atvieglot. Un otrs, tā tālākā ideja, kas attīstījās arī viņiem pašiem, kad šo te lidojošo objektu var izmantot gan dažādos glābšanas pasākumos, ugunsgrēkos, kā noklausīšanās ierīces, novērošanas ierīces un tā tālāk. Tā kā šovus mēs taisīsim pa svētkiem, pa vakariem, pa brīvdienu. Bet ko mēs darīsim dienā? Dienas laikā mēs plānojam arī nodarboties ar video filmēšanu no gaisa, kā arī tas varētu būt video novērošana. Un līdz ar to mūsu plānā turpināt attīstīt mūsu tehnoloģiju un izmantot mūsu robotus visos iespējamos virzienos. Tad tomēr mēģinās spiest uz to savu kaut kādu tehnoloģiju, kas ir varbūt nedaudz atšķirīga no tā, kā visi skrūvē. Tad tev ir kaut kāds know-hows. Jā. Ap ko viņš griežās? Ap tehniku? Ap to veidu, kā tu saliksi? Vai ap tehnisko kādu mezgli? Tālākajā nākotnē automatiskais robots, kurš var uz savas klājas nest visas iekartas, kuras grib pasūtītājs. To var arī līdz ieročiem. Tā viņš var skanēt, viņš var filmēt, viņš var taisīt visu. Tas būs viena bāze atšķirība no tā, ko vēlas pircējs. Viņš varēs lidot jebkura virziena tikai no savas atmiņas un sakontaktēties ar citiem robotiem. Jebkurš robots, ja būs viņus 3-5, var sakontaktēties ar citu robotu, kurš būs, katrs robots zinās, kur atrodas cits robots. Kādu priekšrocību tas dod? Priekšrocība ir tā, ka ar šo palīdzību mēs varam jebkuru, vai tas būs video novērēšana vai apsardzes firmam, ka ja vienu robotu kaut kur izcitīs, viņi visi citi zinās, kur tas notiks. Kur tā ir un var aizvietot to. Izklausās, ka tev uz Pentagonu jābrauc, jāmēģina viņu pierunāt. Jūs varat varbūt tās uz nākamo reizi salikt paši priekš sevis, lai mums pašiem varbūt ir skaidrs pa soļiem, ko tad jūs taisiesiet, ko jūs darīsiet, kāds tas produkts būs, kam viņš beigu galā būs domāts. Papildus vēl kā mājas darbi, varbūt, ka var palūgt noskaidrot, vai šiem dažādiem darbības profiliem ir nepieciešams kādas drošības certifikācijas, un ja jā, tad aptuvenais process izmaksas. Kādas sajūtas pēc? Tālsmīgs. Viņi tur izskatījās diezgan uzspīdzināji. Jā, man tas
Izskatās, ka mēs varam arī nepaiet nākošajā. Pārāk, teiksim, plaši paņemts. Manuprāt, tas, kas šeit tika pievienots klāt kāzas, kā tāds sākuma pasākums, ir visnotaļ absurdi. Varbūt, ka tas ir mans subjektīvais viedoklis. Viņš nekur tālāk uz priekšu nebija ticis cilvēks. Viņš joprojām, kas tā kā man likās cerība zona, ka ir kaut kādi viņa varbūt inženieru tehniskie risinājumi, kāpēc varbūt tas robots būtu vai nu labāks vai ilgāk lidojošs vai vēl kaut kas. Bet tā pielietojuma sfēra šovi, tā kā, ja viņš tur tā kā palicis arī, nezinu, man liekas, viņš īsti nesaprot to sfēru. Ja Nikolais tiks nākamajā kārtā, viņam jāparāda žūrijai paša būvēts robota prototips, jāizveido detalizēts uzņēmuma attīstības plāns, darbības modelis, kā arī jānoskaidro viss par drošības un citām certifikācijām. Pēc reklāmas pauzes skatieties. Tu neatbild uz jautājumu, nestāst par citām lietām. Mums neko vairs nevajag. Investors ir, rūpnīca ir. Jūs nepārliecināt mūs, ka jums ir kaut kāds jauns biznesa virziens. Ir pierādījumi par to, ka ir pirktspēja. Tagad viss klusē, ja? Raidījumā Firmas noslēpums piedalās cilvēki, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem. Viņiem ir jāpārliecina žūrija, ka viņiem ir laba biznesa ideja un izpratne, kā to īstenot. Šajā raidījumā mēs uzzināsim, kā viņi plāno attīstīt savu biznesu, kā arī tiksimies ar viņu ģimenēm, biznesa partneriem, draugiem un citiem cilvēkiem, kas viņiem palīdz, kas viņus iedvesmo, dod padomus un reizēm arī kritizē. Gatavojoties trešajai kārtai, sacensību dalībnieki apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kur uzzināja par iespējām, ko aģentūra piedāvā gan topošajiem, gan jau esošajiem uzņēmējiem, kā arī konsultējās ar mentoriem. Oskars Putniņš vēlas pelnīt naudu, izdalot par brīvu planšetdatorus ar 2 ekrāniem. Lielākais ekrāns kalpos kā parasts datorekrāns, savukārt apakšējais būs domāts tikai reklāmām. Vizuāli tas izstīsies šādi. Visi planšetdatori būs savienoti vienotā tīklā un kalpos kā mārketinga rīks reklāmdevējiem. Oskars un viņa partneri pelnīs pārdodot reklamēšanās iespēju šajā tīklā. Lai īstenotu projektu, Oskaram vajag vismaz 100 000 latu. Firmas noslēpuma dalībnieku ambiciozākā ideja ir radusies augstskolas solā. Turpat arī nopulēta kursa darbos, tagad arī daudzās ekspertu komisijās. Lai kur šī ideja neparādītos, un tāda, kā varētu teikt, ažiotāžu rada, pirmajā brīdī cilvēkiem tas liekas varbūt tā nedaudz neticām, tā kā pasaka, ja? Bet, kad uzdod jautājums, ja, tad sāk saprast, ka mēs tiešām nejaukājam, ka tas ir pa īstam, un tas tiešām notiek un būs. Mūs ir kritizējuši gan Latvijā, gan ārpus, un ar katru reizi mēs esam vairāk pārliecināti, ka šī ideja ir realizējama un realizējama jau tuvākajā laikā. Viņa ir unikāla, tad mēs varam, ja šo ideju realizēs pozitīvi, tad mēs varam būt, pieņemsim, līdzīgi kā Skype, jau Latvijas mērogā un tālāk nest šo ideju pasaulē. 3 draugi biznesā, tā ir Mablet komanda. 2 no tās dalībniekiem jau ir savi uzņēmumi. Idejas autors Oskars atbild par investīciju piesaisti, sarunām ar partneriem, mēdījiem un ar jebkuru cilvēku, kurš ir gatavs par Mablet klausīties. Mans sapnis kāds viņš bija arī pirmajā dienā, tas būtu, teiksim, iekāpt trolejbusā vai tramvajā un redzēt, ka cilvēki lieto šos datorus. Un kad viņi ir tikuši pie savu planšetdatoru vai jaunākajām tehnoloģijām un lieto viņus pilnīgi bez maksas. Jānis Avotiņš pagaidām ir vienīgais cilvēks pasaulē, kurš zina, kā izskatās latviešu izdomātais planšetdators no ārpuses un no iekšpuses. No ļoti jauniem, varētu teikt, pat bērnības kaut kādā ziņā gadiem esmu bijis iekšā elektronikā un datorikā. Attiecīgi tas viss ir vainagojies ar izglītību un ar darbu, ko es šobrīd daru. Jānis Ankraus komandā atbild gan par finanšu plūsmu, gan par ankura pienākumiem. Kontrolē gan naudas jautājumus, gan optimisma pakāpi. Savukārt pēc adrenalīna un čempiona kausiem agrāk apmierināja autosportā, tagad Mablet komandā.
Nav interesanti sacensties, ja tu esi galvas tiesas pārāks. Sacensties ir interesanti un tu gūsti gandarījumu ne tikai kausa izpausmē, bet galvenais kārt tomēr ir gandarījums par to, ka tu esi starp līdzīgiem vai daudziem līdzīgiem. Tu esi izcīnījis šo teiksim, godīgā cīņā, tu esi izcīnījis uzvaru. Ārtis Spēlmanis ir unikāla parādība. Brīvprātīgais biznesā. Noklausījies radio pārraidi, sapratis, ka vēlas piedalīties šī brīnuma tapšanā, pat ja līdzekļi, no kuriem apmaksāt viņa darbu, pagaidām nav. Es esmu jau 10 gadus strādājis algotu darbu, un man gribējās kaut ko tādu, ko es varētu pats izveidot. Ja es laikam strādāju priekš citiem, un es gribētu tagad piedalīties kaut kā tā radīšanā, ko es varētu pats radīt. Tā kā strādāt idejas vārdā, nevis strādāt tikai peļņas kaut kādu citu cilvēku vārdā. Pagaidām Mablet nākotnē 100% tic 4 cilvēki. Viņus nemaz nemulsina pārējo kritika, jo tā kā zināms ir čempionu brokastis. Kritizējiet droši. Pa šo laiku ir ļoti daudz patiesībā notikumi bijuši. Esam tātad bijuši vairākās sēdēs ar investoriem, ar tātad kompānijām dažādām. Mums ir bijusi šī te sanāksme aizvakar ar ražotāju no Ķīnas, kurš pārstāv kompāniju. Un mēs esam vienojušies jau principā par mūsu šīs te planšeta datora ražotnes vietu pie viņiem. Dzīvē viss kārtībā, no mums neko vairs nevajag. Investors ir, rūpnīca ir. Biznesa plāns vairs netiek izstrādāts. Tā gluži nav. Patiesībā tas, ko mēs esam arī sapratuši, kad līdz tam momentam, kad mēs sūtam savu to gatavo prototipu tieši ražošanai uz Ķīnu, ir nepieciešama atsevišķi soļi, kas izdarīti ir. Lai varētu uzsākt ražošanu, ir vajadzīgs jau konkrēts modelis, jau konkrētā korpusā, tā kā viņš dzīvē iztīsies. Es daudz pirms esmu domājis pagājušā nedēļā, un man pašam radās tāds jautājums, ko es gribu jums uzdot. Kāpēc jūs gribat ražot vispār tās planšetes? Kāpēc, vai nav kaut kāds tāds ceļš, ka jūs varētu pirkt vienkārši kaut kādas lētās jau gatavās planšetes un strādāt tādā aplikāciju līmenī? Tad galvenā problēma ir programmatūrai tā, ka viņa ir viegli salīdzinoši vienkārši uzlaužama. Tātad, ja šie drošības risinājumi ir dzelžu līmenī, tad šim te aparātam, jeb šim te rīkam, drošības pakāpe ir daudz augstāka, līdz ar to viņu vienkārši pārveidot par parastu planšetu datoru, palaižot vienkārši internetā kaut kādas programmatūras atjauninājumus, nav iespējams. Amazons ir radījis savu dzelzi, vēl visādi grāmattirgotāji pasaulē radījuši savus dzelžus. Viss ir uzlausts, cik man zināms. Jebkura lieta ir uzlaužama no šāda viedokļa skatoties. Bet jūsējā nebūs uzlaužama. Bet, lai uzlaustu mūsēju, ir jāsabojā korpus, jāiejauc elektroniski. Un tas nav tik vienkārši un masveidā izdarāms, kā pieņemsim uzlauzt programmatūru. Ko tad Amazons nezina, ko viņi dara? Pasaules lielākais e-tirgotājs. Nē, Amazon zina, bet pirmkārt jau šie rīki, ko mēs izdalīsim, mēs panāksim to, ka cilvēki būs paši ieinteresēti, lai viņi neuzlaustu datoru, gan morāli, gan fiziski noveco kaut kādā laika intervālā. Attiecīgi tas ir 2 gadi apmēram. Un pēc šī laika intervāla, kas paiet 2 gadi, cilvēkam ir tiesības nest šo datoru atpakaļ un apmainīt pret jaunu, tātad nākamo datoru modeli, kas būs uz to brīdi aktuāls. Ja mēs redzam, ka šis ir uzlausts, te kaut kas ir līmēts, te kaut kas ir darīts, tad svarīgācīt nākamais tiek citam cilvēkam, kas ir rindā. Man ir bažas par to, vai jūsu izdevumi, vairāk 100 000 latu kopā, spējas atpelnīties no baneru reklāmas, kas nav tā dārgākā reklāma. Nē, es pilnīgi piekrītu. Amazonas knapi par visām grāmatām, par maksu un pat ierīci ir par maksu atpelnu to, tad kāpēc, lai jūs iedodot kaut ko pa brīvu, tikai ar baneriem to atpelnīt? Šis jautājums būtu principā jāatbild aprēķinos, kas mums ir tātad Exceļos un ko mums trešais kolēģis, diemžēl nav klāt, arī dara, veic šos aprēķinus. Tātad pašreiz mums ir precīzi skaitlis, cik ir pašizmaksas vienam datoram. Mums ir aprēķināts, cik ir tas ieņēmums, cik mēs varētu kandidēt, salīdzinoši ar to budžetu, kas ir Latvijā, Baltijas, tālāk mēs vēl skatīsimies Eiropas reiķināsim, ja? Un tad mēs arī redzam, tur tie skaiti nāk laukā, tas jau nav tāds diskutējums jautājums, tas ir tīri aprēķins. Labi, tas ir aprēķins, tas ir Excels. Tos aprēķins, ko jūs bijat pagājušajā atnesuši, viņi tālu no reālās dzīves. Vismaz pēc tādas manas sapratnes. Žūrija sagaida, ka Oskars sniegs pierādījumus, ka reklāmdevēji ir gatavi reklamēties viņa tīklā un ka uzņēmums 3 gados spēs nopelnīt biznesa plānā prognozētos 16 miljonus latu.
Vai jūs esat kādu konkrētu iespējamo reklāmu devēju uzrunājuši? Rītdien rekur būs, vai tu esi gatavs par to samaksāt? Atklāti sakot, mēs neesam saskaņojuši šādu publicitāti mūsu ekspertiem, tāpēc arī, mēs varētu sagatavot noteikti šo informāciju jau konkrētāku un pasniegt jums, lai pārliecinātu. Mēs varam šobrīd aicināt, tā teikt, uzticēties mums un ticēt, ka šādi eksperti mums ir izteikuši to viedokli. Mēs varam sniegt pierādījumus, ka tas tā ir. Tā jūs neuzvarēsiet, ja mums ir vienkārši jāuzticās. Jums tomēr ar faktiem ir jāparāda. Protams, jā, bet tas mums ir jāautorizē. Mēs droši vien nebijām gatavi šim jautājumam. Kaut kā mēģiniet mums pārliecināt, ka ienākumi noseks izdevumus. Un savādāk tas liekas tāds sapnis vasaras naktī izdalīsim jaukas mantiņas un tad no tā pelnīsim naudu, tāpēc, ka kaut kas pēc tam maksās. Jums šī ir pēdējā iespēja tagad nosaukt 3 lietas, ko jūs tiešām esat gatavi realistiski pēc fakta parādīt un apliecināt savu gatavību, vai arī es domāju, ka jums tādas iespējas vairs nebūs. Tad jums jānosauc 3 lietas šobrīd. Tad viennozīmīgi ir pierādījumi par to, kad ir pirktspēja. Tad tas jau, ko mēs diskusijas laikā sapratām. Otrs ir šis te darbs, kas ir pie simulācijām, jeb pie reāli praktiska jau taustāma faktiski informācijas plūsmas un daļējas sistēmas, procesa uzrādīšanas. Un trešā lieta ir koriģēt šis biznesa plāns, jeb naudas plūsma, kurā ir absolūti pamatoti šie pieņēmumi par tirgus iespējamību. Es no viņiem sagaidu tādu piezemētāku vai tādu racionālāku pieeju tam visam. Un vēl nepamet tā sajūta, ka viņi līdz galam kaut ko nestāsta. Tas viss ir tāds ļoti mītisks. Mēs tiekamies, mēs runājam, ir interesi, ir investori, ir partneri, ir klienti. Bet, kad prasa kaut kāds konkrēts pierādījums tām viņu domām un hipotēzēm, tad nekas no tā netiek teikts. Viss tiek kaut kā slēpts un arī mazliet, godīgi sakot, mazliet tāda vīzdegunība no viņiem arī nāk ārā. Un es nezinu, vai tas ir labi. Doma liekas interesanta, un es domāju, ka katrs kā patērētājs piekrīst, ka viņš labprāt saņemtu kaut ko par brīvu, bet nav pasaulē tādu piemēru, kas būtu pierādījuši, ka ir vērts kaut ko dārgu, kaut ko vērtīgu patērētājiem izdalīt par brīvu, tad lai viņi skatītos reklāmas un kaut kā netieši no tā pelnītu. Es ļoti šaubos, vai šis būs tas unikālais gadījums un ka viņiem izdosies kaut kas tāds, kas lielām kompānijām nav izdevies. Iztirināja gan jūs. Atrāvāmies pa seju. Žūrija sagaida, ka Oskars nākamajā tikšanās reizē tomēr sniegs pierādījumus, ka reklāmdevēji būs gatavi ievietot reklāmas Mable tīklā. Viņam jānodemonstrē arī tīkla simulācija un jāuzlabo finanšu plāns. Jūs man piekritīsiet, ka es varu tagad sadzējot jebko. Es uzrakstīšu, ka man atnāk 999 pasūtījumi nedēļā. Un viņi grib redzēt konkrēti, vai tev tie 900 ir, jā? Bet viņi teiks nē, un es teikšu jā. Un kur mēs tālāk tiksim? Jā, nekur. Optometrista Antona Stepānova biznesa ideja ir koka briļļu ražošana. Šis ir pirmais no, principā, demo kolekcijas. Ar Svarovski akmeņiem. Šāds te ietveriņš, ļoti elegants. Viņš plāno piedāvāt briļļu veikaliem pēc viņu pasūtījuma veidotas kolekcijas. Savukārt klienti, kas vēlēsies īpašus tieši viņiem gatavotus briļļu ietvarus, varēs vērsties tieši pie Antona. Koks bijis man tūs jau visu mūžu, kopš sevi atceros. Vienmēr esmu kaut ko knibinājis un skrūvējis un taisījis dažādas koku figūriņas. Beidzot, redzes zinātnes nodaļā maģistūru bija tikai loģiski, kad es mēģināšu uztaisīt koka brilles, un tos arī pamēģināju. Vēl kā brilļu? Urbiem. Ja citiem brilles ir tikai brilles, Antonam tas ir viss, kas ar viņu dzīvē noticis, sievu un bērnus ieskaitot. Ar brillēm saistīta arī nodarbošanās, ar kuru viņš labprāt pavadītu visu dzīvi. Darbu veidu 7, mājās esmu 8, līdz 10:00 es varu trokšņot un virpot, kamēr kaimiņi nesūdzās, viss ir kārtībā. Antona darinātās brilles jau tagad nes topošā uzņēmuma Māra nosaukumu, kas atvasināts no sievas vārda. Briļļu tapšanā palīdz 3-gadīgais dēls. Sieva darina briļļu maisiņus. Lai gan paša uzņēmuma vēl nav, tas jau ir saliedējošs ģimenes pasākums.
Lai gan ikvakara pasakas vietā Antons tagad lasa uzņēmuma dibināšanas noteikumus, par idejas izdošanos tur īkšķus visa ģimene. Viņam viss izdosies noteikti, jo viņš ir ļoti apņēmīgs, ļoti uzcītīgs. Vienmēr sasniegs savu mērķi, noteikti sasniegs savu mērķi. Ja viņš kaut kam pieķerās klāt, tad viņš noteikti līdz galam aizies un viss būs kārtībā. Es jau gribētu teikt, ka man jau tagad ir daudz, kas izdevies, un es jau tagad priecājos par to, kas man izdodas un izdosies vēl labāk. Es jau šobrīd sev situ pa plecu un saku, forši tev sanāca, ja? Jo viss tālāk būs, principā, manuprāt, tāds lavīnas efekts. Grūtākais ir tas sākums. Pēc tam jau būs vieglāk. V-A-R-S-P-D. Vajadzēs izvēlēties to variantu, kurā redzam kripatiņu labāk. Pirmais. Otrais. Ja mēs salīdzinām šādi, Miglaināk. Pa dienu Antons krāja pieredzi darbā optikas salonā. Viņa interese par koka brillēm aizrāvusi visu kolektīvu. Viņš redz savu mērķi. Viņš vēl nezina, kā to sasniegt, jo viss ir jāiemācās. Nu, nav neviena grāmata, ja, tagad šodien izdari to, aizēji tur un dabūsi to. Nu, nē, viss ir tā kā bērns pļavā iegājis. Viņš nezina, kas tur aiz tās lielās zāles. Kad Elga uzzināja par kolēģa vēlmi izveidot brilles koka ietvarā, arī viņa iesaistījās šajā idejā, sagādājot dažādas koksnes izejmateriālus pirmajiem brīļu modeļiem. Drīz viņa kļuva par jaunu Gobas koka saules brīļu īpašnieci. Nepaies neilgs laiks, ticiet man, jūs visi gribēsiet tādas brilles, bet man jau būs. Antons konsultējās arī ar diviem mentoriem, jeb uzņēmējdarbības padomdevējiem. Viņam vajadzētu meklēt labus sabiedrotos gan pie modes dizaineru, gan pie kāda neliela, iespējams, koka izstrādājuma, vai rotaļlietu, vai modes aksesuāru salona īpašniekiem, kur viņš varētu brāļoties un, piemēram, pāris reizes nedēļā tikties ar klientiem, lai šīs koku brilles klātienē varētu piedāvāt. Runāt ar klientiem, kāds dizains viņiem patīk, vai pie koka vēl vajadzētu kaut kādus aksesuārus, kā Swarovski kristālus vai dzintarus, vai vēl kaut ko klāt, vai kaut ko iegravēt, jo tur pastāv ļoti daudz jaukas individuālā dizaina iespējas. Antons ir ņēmis vērā šo padomu un jau sameklējis vienu sadarbības partneri – modes salonu. Tas ir modes salons Melius. Šodien mēs noslēdzām mutisku vienošanos, ka viņi mani atbalstīs. Līdz ar to man noslēdzās tā puse, kas man visu laiku trūka. Es esmu vairāk praktiķis, viņi ir mākslinieki. Un, kā partneri viņi man var piedāvāt dizainieru pakalpojumus, stilistus, fotogrāfus. Iepriekšējās tikšanās reizēs Antons nespēja atbildēt uz žūrijas jautājumu, vai viņš būs briļu ražotājs, vai tomēr amatnieks, kas spēs nodrošināt nelielu apjomu briļu rāmju. Par šo jautājumu Antonu mudināja izšķirties arī uzņēmējs un Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs Māris Millers. Man liekas, ka viņš saprata, par ko ir runa arī tajā mūsu sarunā, un saprata arī, par ko ir žūrija viņam jautājis, par ko citi viņam jautā, un viņš saprata, kādā virzienā ir jādomā. Vai viņš pieņems to drosmīgo lēmumu, attīstīt to savu biznesu kā biznesu, vai palikt ar to tādā hobija meistara līmenī? Man liekas, ka tur ir vēl kāds brīdis jāpagaida. Es esmu apvienojis šos abus ceļus. Tātad līdz šim es biju uzskatījis, ka man vajadzētu to dizainu veidot pašam. Savukārt tagad ar mentoru palīdzību esmu sapratis to, ka, ja es vēršos, pieņemsim, pie kāda modes dizainieru salona, tad es ļauju viņiem pašiem izveidot savu kolekciju, savu sēriju, un es esmu vairāk kā ražotājs. Viens no potenciālajiem Antona sadarbības partneriem ir divu nelielu optikas tīklu īpašnieks un vadītājs Jānis Kosovičs. Patīk pats produkts un patīk arī Antons kā personība. Tas ir pats svarīgākais biznesā. Tas nozīmē, ka tas pirmais ir tā kā izturēts, mēs varam runāt par kaut kādu partnerību. Tie formas un veidi, kā jau minēju, ir dažādi. Viens no viņiem ir tas, ka mēs varētu būt kā ekskluzīvi, jeb vienīgie pārstāvi šī produkta Latvijā. Tad līdz ar to punkts 1, mēs palīdzētu viņam šo produktu marketēt un pārdot, jo mums ir zināma pieredze, kā to darīt. Punkts 2, mēs palīdzētu viņam ar dizaina lietām, jo tur arī ir kur strādāt vēl un kur augt. Ja? Tas ir viens variants. Otrs variants, ka mēs esam vienkārši kā klienti.
Jānis Kosovičs atzīmē, ka pašlaik vājākais posms topošajā Antona biznesa plānā ir mārketings. Viņam ir jāmārketē varbūt nevis tik ļoti daudz un jāpārdod varbūt gala patērētājam, kā šobrīd jāstrādā ar optikām, jeb ar mums, lai šīs brilles tiktu piedāvātas, lai viņi zinātu, kas un kā jādara. Iepriekšējās tikšanās reizēs žūrija izteica šaubas par koka brīļu izturību. Pagaidām Antons nav sniedzis pārliecinošus pierādījumus, ka tās nav viegli salaužamas. Pirmais, ko es uzlaboju, iestrādāju atspēru mehānismu iekšā kāņā, līdz ar to klientam nav jāuztraucās, ka viņš uzvelkot vai novelkot kaut ko var nolaust. Lai gan šīs brilles man ir daudz pa mazu, viņas var principā diezgan viegli uzvilkt un justies viņā sērti, nekāda problēma. Nu, labi, tu esi viens izveicīgs puisis, kas var uztaisīt šādus brīļu rāmus, bet viennozīmīgi pēc pusgada būs vēl viens vai divi, varbūt ne no Latvijas, bet varbūt kāds Igaunis vai Lietuvietis, kurš arī būs ar mieru tieši tādā pašā veidā darboties. Kāpēc tad pie tevis pasūtīt? Jo varbūt Igaunis būs kaut kā iemanījies to darīt, nezinu, lētāk, ātrāk. Kā jūs visi saprotat, tas ir nišas produkts. Līdz ar to, ja niša ir aizņemta, kur viņš viņus tirgos? Tu uzskati, ka, ja tu šajā nišā esi, tad neviens cits viņā nekad mūžā neielauzīsies? Es negribētu teikt nekad mūžā, bet ielausties tur ir samērā grūti. Kāpēc? Ar lieliem optikas tīkliem, principā, ar kuriem es varēju, kuri vispār uzņemtos koka brīļu tirgošanu, jau esmu vienojies. Līdz ar to optikas tīkls, principā, viņš ir slēgts. Vēl viens būs noteikti. Varbūt viens uzradīsies. Vienmēr būs konkurence, mēs viņu nevaram izslēgt. Bet jautājums ir ne tikai, kurš spēj saražot, bet kur tu to pārdos. Un šī te otrā daļa, ja, es viņu gribu, principā, izveidot tādu kā monopolu, ja tā varētu teikt. Ja. Tā neklātos teikt. Bet es gribētu ideāli to sasniegt. Tas būs momentāli sarkanā lupat, lai vēl kāds atskriec un tomēr to tam monopolu papurināt. Tas nav tik vienkārši, ka tagad es atnākšu un uztaisīšu. Es šajā jomā strādāju ilgu laiku, un man pagāja pusgads, kamēr es pielāgoju detaļas koka ietvaru ražošanai, kamēr es izstrādāju, kā to ideju vispār var realizēt. Viņi vispār netic nevienam, ko tu saki vispār. Viņiem vajag konkrēti visu. Tu nākamreiz varētu kaut kādus aprēķinus mums parādīt. Kā tu tērēsi, par ko tērēsi, kā tur ienākumi iztīsies, izdevumi. Labi. Tu kā personība un, teiksim, zinoši savā nozarē, tur šaubu nav esi, bet man atkal tā šauba, vai tu spēsi izveidot spēcīgu komandu, kas būs cilvēki, kas tev, teiksim, stāvēs aiz muguras un tikpat labi strādās. Projekts ir paraugs citiem no tā, kā izklāstīt savu biznesa ideju un par viņu argumentēt. Un produkts ir ļoti saprotams. Un, būtībā visi nezināmie ir zināmi, kas ir ļoti svarīgi skatītājiem, kā arī mums izvērtēšanai. Es ticu tam čalim, es ticu tam produktam. Es saskatu vairākus tādus riskantus momentus tajā visā, kas manuprāt, ar viņu notiks, kad viņš sāks tiešām reāli to produktu piedāvāt izplatītājiem, ka viņš saskarsies ar to, ka no viņa prasīs apjoms, viņam dzīs lejā cenu tie izplatītāji. Un te rodās tas fundamentālais jautājums, ko es viņam uzdevu - amatnieks vai ražotājs. Antons nav pārliecinājis žūriju arī par to, ka spēs izveidot komandu, kas saražos kvalitatīvus brīļu ietvarus 29 optikas saloniem un vismaz vienam modes salonam. Ja viņš tiks nākamajā kārtā, viņam žūrijai būs jāiesniedz arī aprēķini, kā viņš tērēs 10 000 latu, ja tos saņems. Brīļojies ir pirms jums? Es vairs nezinu, pilnīgi aplicis no ēders. Tev kāds numurs? 6. Un mēs pēc tevis? 7. Pēc nedēļas uzzināsiet, kā biznesa attīstīšanā veicas Inesei Ziņģītei, kura iecerējusi ražot rāpošanas trenažierus, Jānim Gruzīnskim, kurš izveidojis jaunu galda spēli, Guntim Čodaram, kurš vēlas mūsu makus atbrīvot no daudzajām lojalitātes kartēm, un topošajam koka pulksteņu ražotājam Viesturam Liepkalnam. Nākamajā raidījumā žūrijai, balsojot ar naudu, būs jāizlemj, kuri 6 topošie biznesmeņi turpinās sacensties par pirmo investīciju savai firmai. Šī investīcija ir 10 000 latu, ko nodrošina SEB banka. Sacensību dalībnieku cīņai ar konkurentiem, žūriju un pašiem ar sevi varat sekot līdzi ne tikai mūsu raidījumā, bet arī laikraksta dienas biznesa portālā db.lv.
Tur varat arī balsot par jūsuprāt labāko ideju. Sacensību dalībniekam, kurš saņems visvairāk balsu, dienas biznesa piešķirs īpašu balvu. Tiekamies pēc nedēļas!